Ir lietas, kas parasti notiek pa dienu, un ir lietas, kas parasti notiek naktī. Piemēram, salūts, visbiežāk ir naktī. Bet tehniskās apskates naktī ir vienīgā reize, kad mašīnas šeit tehniskā apskatē ierodas tumsā. Un tā līdz 2 naktī, tā jau 4. gadu vairāk kā 1000 autobraucēji izvēlas atbraukt uz apskatu un nedaudz padraudzēties ar apskates darbiniekiem. Labi gāja šajā tehniskās apskates naktī. 1159 mašīnas gandrīz 10 stundas ripoja cauri apskatei. Nakts ir kļuvusi tik populāra, ka jāsāk jau vēlā pēcpusdienā, nevis tiešām naktī. Varbūt kāds brīnīsies, ka tikai 17% braucamo šajā naktī tika pie apskates uzlīmēm. Bet es jūs nomierināšu, tas ir pavisam normāli. Te jau cilvēki brauc, lai uzzinātu, kas mašīnai trūkst, lai sekmīgi izietu apskati. Būtībā ļoti labs veids, kā bez maksas diagnosticēt auto un interesanta situācija, kurā parunāties ar apskates vīriem. Pasākums notiek jau 4. gadu, izstāsta, ka interese nebūtu nemazinās. Interese tieši palielinās, un tāpēc mēs 1. gadu organizējam sestdienā, lai laiks jau var sākt jau 6. vakarā, un nav tāda sastrēguma, un kā redzam, tie sastrēgumi tāpat neizbēgam. Tā kā es domāju, ka mēs rekordu tāpat sasniegsim. Interesi ir, un šodien brauc ar tādām pašvakākām mašīnām, tā kā cilvēkiem gribās painteresēties par savu mašīnu stāvokli neformālā gaisotnē. Tas vēl joprojām ir visiem interesē, visiem tāpatās parunāties. Tas ir pavisam cits nekā ikdienišķās. Un šitā mode vispār rīko tādas draudzēšanās nakts apskatē ar autobraucu, laikam nāk no Vācijas. Kā vācieši vērtē šādu pasākumu pie mums Latvijā? Vāciešiem ir mazliet savādākā formātā. Viņi vairāk tur ir arī to taisa par tādām grupām vairāk, vai tur Mercedes fani, vai tur ir kaut kāda atkal jauniešu fani. Protams, katrai valstī ir sava specifika, un katrs strādā pēc savas. Un šāds nakts ir, ja cilvēki brauc, tad tas ir nepieciešams. Un galvenais tas arī viņiem ir tāds svētks sajūta visiem, kad bērni redz, un saka, ka tie onkuļi nemaz nav tik briesmīgi, kā tas teicis. Viņam ir teicis, kad viņi ir tādi smaidīgi un labestīgi. Jo tomēr mūsu sauklis par drošu auto, tas ir derīgs visai sabiedrībai. Bet arī tās lietiņas, ko skatīties apkārt cilvēkam, katru gadu mainās. Vienu gadu bija retromašīnas, šogad elektromašīnas. Jā, elektromašīnas tagad nāk modē. Tātad tām arī vajag veidot infrastruktūru, kur viņas uzlādēt, kā viņām braukt. Tas viss arī Latvijā drīzumā ieviesīsies. Tā ir mūsu nākotne. Kā mēs zinām, tad ļoti veiksmīgi arī mūsu piedalījās Andris Dāmas Paikspīkā. Šogad uzstādīja rekordu ar elektromobīlu. Tā ir nākotne mūsu. Un apskate arī varētu būt jau gatava, ja nāk mašīna ar elektrību, to pārbaudīt? Apskatēji, tātad tur arī droši vien ir jāpieņem citi normatīvi, bet mēs esam gatavi to izdarīt jebkurā īsā laikā. Rītošā ir bremzes un stūri. Tas pats, jā, tieši tā. Esam gatavi nākotnē. Esam gatavi nākotnē. Nakts pagāja visai lustīgi, bet arī noderīgi. Varēja gan vairāk kārt vērot Jāņa Rozīša moto freestyle priekšnesumus, gan uzzināt visu par elektromobīļiem Latvijā, kā arī noskaidrot, ko satiksmes drošībai dod pārasta 3-punktu drošības josta, kā arī tikt ārā no auto, ja tas avārijā apgāzies. Neparasta situācija, laba atmosfēra un cilvēki priecīgi, bet galvenais, lai viņi saprot, cik svarīgi, ka auto ir kārtībā.